Sveiks, skolēni! Esmu Mārtiņš no Laboratorijas zinātnes skolas. Un ar mani kopā šodien ir zinātnes skolas skolēns Daniels. Labdien! Un man ir jautājums visiem jums, un arī Daniela tev. Ko mēs ieelpojam un ko mēs izelpojam? Mēs ieelpojam skābekli. Mēs ieelpojam skābekli un izelpojam? Nu, mums sanāk, kas bija tā? Ogliskā... Gāze. Ogliskābā gāze. Jā, tad sanāk tā, ka mēs ieelpojam skābekli, izelpojam ogliskābo gāzi. Tā māca mums dabas zinībās un tā māca mums bioloģijā, kas būtu ļoti loģiski un pareizi. Bet jautājums, kur notiek elpošana? Reka, man ir attēls, jā, un ja mēs skatāmies, kur notiek šeit elpošana? Kurā vietā? Nu, kā tu varētu atzīmēt? Tad notiek pašās plaušās iekšā, ja? Nu jā, tas starp citu ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ja mēs skatāmies, parasti kā, ja saka, kur tad notiek elpošana, parasti saka, nu kā, mēs pa degunu ieelpojam, pa degunu izelpojam. Pareizi, Daniela? Jā. Jā, bet pati elpošana, to, kas saucās gāzu apmaiņa, tā notiek pašās plaušās. Pareizi? Jā. Tas nozīmē to, ka šeit mums pašā organismā tātad skābeklis, es paņemšu skābekli ar sarkanu. Sarkans, tas ir sarkans šeit. Tad mums ieiet iekšā skābeklis asinīs, ja? Un tai pašā laikā, paņemsim kaut kādu zaļo, tad oglis, nē, zaļā, kur man te ir šādi, zaļš, un ogliskābā gāze ieiet iekšā plaušās, ja, un tad sanāk tā, ka mēs ogliskābo gāzi, tad, kad tā ir te, tā iziet ārā. Bet sanāk tā, vai pa degunu mēs varam ieelpot tikai un vienīgi skābekli? Ja mums plaušas ir, nē, bet kas mums pa degunu ieiet iekšā? Vēl bišķiņu... Vēl bišķiņu kaut kas cits? Un kas tas ir? Tad kā to visu kopā sauc, kas tur ienāk iekšā mums? Gaiss. Gaiss. Ja es paņemu tātad kā reiz, šeit man vajadzētu zilo krāsu, šeit man ieiet iekšā gaiss, tātad gaiss mums ieiet iekšā pa degunu, no visa gaisa mūsu plaušās iesūcās skābeklis, un to arī biologi parasti sauc par elpošanu? Jā. Es dzirdēju, kā galva cilvēka var bez skābekļa? Jā, bez skābekļa 7 minūtes. Bez skābekļa. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, pieņemsim, ja kaut kas slikts notiek, pieņemsim, cilvēks ir bezsamaņā, neelpo, ir jāveic mākslīgo elpināšanu, lai nepieļautu, ka tas laiks ir ilgāks par 7 minūtēm, jo citādāk smadzenes sāk mirt nost. Un bez smadzenēm cilvēks var dzīvot? Nē. Nevar. Dzīvam cilvēkam smadzenes vajag, ja? Tāpēc ir jāelpo un ļoti, ļoti svarīgi. Nu, ja vienā brīdī kāds aizvāktu štāte visu gaisu prom, vienkārši visu uz zemes būtu pa galam. Ja? Kā saka, skābeklis mums ir ļoti svarīgs, ja tad iesūcās. Un interesanti tas, ka šeit pa degunu mums iziet ārā kas? Ja šeit iegāja gaiss, iesūcās skābeklis un te izgāja ogliskābā gāze. Ogliskābā gāze. Tikai ogliskābā gāze, bet kas pārējais viss no gaisa, kur paliek? Iesūcās tam mums tikai skābeklis plaušās. Viņš arī aiziet. Un jā, tad mums palielinās ogliskābās gāzes daudzums, kas iznāk ārā. Ja? Bet tas iznāk ārā kopā ar visu gaisu. Un skaties, man tev ir jautājums. Kā tev šķiet, vai izelpotajā gaisā varētu būt kaut nedaudz skābekļa? Ir. Ir, jā. Nu redz, ņemot vērā, ka tu nāc pie mums mācīties zinātnes skolā, tad jau tu zini kaut kādas lietas, ko varbūt cits 4. klases skolēns nezinās. Tā, uzspiežam un skatāmies. Redz kā, es esmu uztaisījis veselu diagrammu. Es ceru, ka tev pašam ir procenti nedaudz saprotam. Jā. Tad 100% tas ir viss kopā, ja, tad 100% ir viss kopā, un sanāk tā, ka izrādās lielākā daļa no gaisa ir tā, kas mums patiesībā elpošanai nav vajadzīgs slāpeklis.
te mums ir tātad, tas ir šeit. Ja tad slāpeklis mums ir 78%, un mēs kā ieelpojam 78%, tā izelpā mums ir tikpat daudz slāpeklis. Ja redz, skābeklis ir 21%, tā ir aptuveni 1/5 daļa. Ja? Un iznāk no plaušām 17%. Tas nozīmē, ka ieelpojam mēs gaisu, mēs patērējam tikai daļu no skābekļa un mazāko daļu, nevis lielāko. Un tāpēc, kā saka, šī iemesla dēļ gaisu, ko mēs esam izelpojuši, var ieelpot vēlreiz. Ja vienīgais, tad mums tur ir palielināts oglekļskābās gāzes daudzums. Ja? Un jo tīrā tādā svaigā gaisā mums būs 0,04%. Ja? Un šeit sanāk, mums jau ir 4%. Un ja oglekļskābās gāzes daudzums palielinās telpā, ja? Tad sanāk, kā ir klasē, ja ilgi sēž, ir tā, ka sajūt nogurs. Ja? Un tieši no oglekļskābās gāzes daudzuma, ja tas ir pārāk daudz, tad nogurst. Tad var nogurt ne tikai no tā, ka ir cītīgi strādāts, bet tas, ka ir sālpots telpas. Nu ko, pamēģināsim pārbaudīt katru no šīm gāzēm. Un tā, lai mēs to pārbaudītu, sākumā pirmais, tas ir skābeklis. Tīrā veidā skābeklis mums, patiesībā mēs to varam pārbaudīt ar degšanu. Paņemsim šķiltavus šādi te. Ja, bet, ja es ielieku iekšā, tad, ja paņemsim to skaliņu, tūlīt pat, kur tev skaliņš būs, tikai cimdus virsū jāuzvelk. Jā, labi. Jā. Virsū cimdi. Un tā. Paņem skaliņu, turi, un ieliec iekšā nedaudz. Ir kaut kas izmainījies. Mums nekas nemainās. Pareizi? Jā. Ieliec vēlreiz, tikai neskries šķidrumam. Ja? Ieliec, izņem. Tad nekas nemainās, jo tur mums ir gaiss, tur ir 21% skābekļa. Mēs šobrīd to skābekli nedaudz palielināsim, un tātad ieliekot iekšā speciālu vielu, mums izdalās skābeklis, un pamēģinam tagad liec iekšā. Vai tur varētu būt kaut kā, kad sāk degt pilnīgi. Redz kā, mums ir skābeklis, ņem ārā, ja, nevajag baigi pārāk ilgi, ja, tātad pūt nost. Mums sanāk tā, kā tur ir skābeklis, skābekļa daudzums mums noteikti veicina oksidēšanos un reakcijas visas tās, ja, liec iekšā vēlreiz un pārbaudi. Ja tad rekur mums vēl ņem ārā, nopūt nost, vēlreiz ieliec iekšā. Jā, nu, tā katreiz, pārāk ilgi nevajag, ja. Citādāk sāk baigi kūpēt. Varbūt to tur visu? Liekam vienkārši iekšā, nodzēšam un gatavs. Ja? Tad, te mums papildināsies skābeklis, kā reiz mūsu telpā būs vairāk skābekļa. Bet, zin kā, man ir doma, bet ja es ielikšu to oglekļskābā gāzē, un kā reiz man šeit ir nedaudz oglekļskābās gāzes. Ja, tad man ir sausais ledus, tā ir sasaldēta oglekļskābā gāze. Mēs izņemsim ārā to kociņu. Es nolauzīšu tik tālu, cik mums ir sausais kociņš, turi tagad, un mēs pamēģināsim to izdarīt ar oglekļskābo gāzi. Tātad oglekļskābā gāze ir tā, ko mēs izelpojam, un kas patiesībā var traucēt degšanai. Tā, pagaidi vēl brītiņu. Ja tad pārbaudi, iedod nedaudz. Tad, ja es ielieku iekšā, jā, nu šeit, kas strauji sāka degt. Un tagad pamēģini līdz pusē ielaid iekšā. Turi. Stingri turi. Tas ir grūti ļoti ar... Es saprotu ar cimdiem, bet nekas. Es pabīdīšu tā un lieku iekšā un izņem ārā. Un tagad skaties, ja es lieku iekšā te, vairs nedeg. Jo oglekļskābā gāze dzēš uguni. Tad tieši tā mēs to izelpojam, tā trauc, kā saka, mums nav vajadzīga elpošanai, bet tieši šī iemesla dēļ, ja mēs paņemam, pārbaudīsim, kā reiz te svecītes. Uzliksim. Un skaties, tavs uzdevums būs uzmanīgi iedomājies, rekur, man tā oglekļskābā gāze, kas man te ir, es pat varētu vēl jau vairāk oglekļskābo gāzi pārliet pāri, jo oglekļskābā gāze ir blīvāka nekā gaiss, ja, un tad man izskatās, ka tur kaut kas ir iekšā. Jā. Pamēģini tagad tā uzmanīgi un iedomājies, it kā tas būtu ūdens, uzmanīgi tikai tā neatbalsties pret galdu, lai kā saka, tev uguns nekaitē. Ja? Un uzmanīgi uzlej virsū tām svecēm. Vienai svecē tu nepaspēji uzliet. Nē, vairs nebūs.
Izņemot, ja tu, protams, pilnībā aiztais ciet, skābeklis vairs nebūs, bet tu vari paņemt palīgā, ja kas uzmanīgi cimdus neaizdedzina. Paņem ar šo glāzi un izdara tev pašu. Tikai gabaliņus, ja, neizmet ārā. Uzmanīgi. Tikai garām to, lai Tad mums sanāk uguns nodzies no tā, ka ogliskābā gāze virsū mums uzlīst. Lai varētu to pārbaudīt, mēs pārbaudīsim vēl ar vienu citu lietu. Tā, man šeit ir baloni. Mēs izdarīsim tā. Vienu balonu, kuru tu vēlies, kur tev krāsa labāk patīk? Ņem pūtu. Tad tev būs tava izelpa. Un šeit mēs ieliksim iekšā dažas ogliskābās gāzes gabaliņas. Pūt virsū, lielu balonu. 2, 3. Pamēģināsim tā, lai man tā būs labi. Ar savu vadu paši, ja jūs kaut kādreiz tiek pie tā klāt, nekādā gadījumā neņemam rokās. Tas ir man tādas ķīmiskās rokas, ar kurām to var darīt. Var ļoti nopietni apsaldēties, jo sausais ledus, tam temperatūra ir -79 grādi. Tā, man ir sasmalcināts. Tā, es aiztaisu šo te ciet. Skaties. Man balons pats pūšās. Es negribu, vai viņš... Tu negribi, ja? Pag uzpūt nedaudz lielāku, vēl lielāku uzpūt. Sarkano balonu lielāku uzpūt. Vajag dabūt, lai šis te balons mums pēc iespējas ātrāk uzpūstos. Tā, mēs to izdarīsim tūlīt tā, ka es ieliešu, man šeit ir nedaudz karsts ūdens, un mēs nedaudz karstā ūdenī to ieliksim iekšā. Pēc man ir rūpas. Es ielikšu šitā te. Tā, es aizsiešu ciet. Un sausais ledus mums pamazām pārvērst par gāzi, tad ogliskābo gāzi. Šeit mums ir izelpa, un tīri, tātad, ja mēs skatāmies, mums izelpā ir 4% ogliskābās gāzes, vismaz ķīmiķis tā apgalvo, ja? Un šeit, ja mēs skatāmies, mums vajadzētu būt 100%. Bet tūlīt pat mēs to arī varēsim pārbaudīt. Ja? Tā, vēl tik nedaudz. Vēl nedaudz ir palicis iekšā, tūlīt mēs dabūsim visu to ārā, un tad varēsim fiziski pārbaudīt. Ja kādu brītiņu jāpagaida vēl, lai pilnībā viss sausais ledus pārvēršas par gāzi. Kas būtu babāk? Nebūs blīkšķim nevajadzētu būt. Vismaz es ceru, ka nebūs. Tu gribi blīkšķi? Es arī, labi, tas labi. Tā, lai te mums paliek, kamēr tas notiek, es parādīšu vēl trešo vielu, kas mums ir kā reiz gaisā – slāpeklis. Un tas mums ir šeit, termosā, tam ir vēl zemāka temperatūra, -196 grādi, jā, un iespējams dzirdēts ir, tad sausais ledus un šķidrais slāpeklis ir divas dažādas vielas. Ja tā ir sasaldēta ogliskābā gāze, un šis ir sasaldēts slāpeklis. Ja es ieliešu iekšā glāzē, reku, tas šķidrums ir tik augsts, pēc būtības reku, ka vārās pilnīgi izskatās dzidrs, bet vārās no tā, ka stikls ir karsts. Ja tā vārīšanās temperatūra, kā jau es teicu, ir -196 grādi. Ja tad ļoti augsts. Ja, un... Vau, cik skaisti! Jā, tev vesels virpuls iekšā ir. Jā. Tā, lai pagaidām tur ir. Un man jāpārbauda. Vēl gabaliņi tur daži ir. Jo mēs kā reiz tūlīt pamēģināsim sasaldēt to mūsu balonu saturu. Tā, ar šo pašu slāpekli. Un tad interesants ir moments tāds, kur es paņemšu. Man balons vēl ir. Ja es slāpekli ieleju, tad man šeit ir šķidrums, bet tas slāpeklis ļoti ātri iztvaiko. Paej lūdzu maliņā, lai tev netrāp virsū. Ja? Tā. Ja tas trāpa virsū, un ja ar to nekorekti kaut ko izdara, ļoti nopietnas apsaldējums rokām. Ja? Ņemot vērā, man tā pieredze ir, tad, kā saka, uz manām rokām neskatieties. Tā. Redz, var te redzēt, ka mums slāpeklis iztvaiko, ja? Un, protams, tilpums, starp citu, palielinās 700 reizes. Un tad vienā brīdī, protams, kad balons var neizturēt, tad mums ir neliels blīkšķis.
tūlīt iespējams dabūsim gatavu vienu blīkšķi. Tā? Nevajag, nu! Tas bija labs. Šitā pausīm iedeva. Ja, un, Es to negribu tāpēc. es zinu, bet mums tak vajadzēja parādīt, ka tas slāpeklis iztvaiko un pārvērst par gāzi. Jā, un es tūlīt pat pārliešu, ieliesim pagaidām šite pat. Nē, es saprotu, jā, par kūpu, bet tas ir, to mums kā reiz tagad nevajag. Tā, izslaucīsim, dabūsim. Kopus, jā, šķidra slāpekli iemest... Ūdenī? Nē, iemest... Sauso ledu? Jā. Nu, cukuru, kad iemet ūdenī, kas notiek? Nekā. Ko nekas izšķīst? Izšķīst. Sausais ledus mazos daudzumos var izšķīst arī šķidrie slāpekļi. Bet ļoti mazos daudzumos. Nu tā, pirmais es pārbaudīšu. Likšu iekšā šo balonu. Kas mums tur? Kas bija iekšā? Kas šajā balonā bija iekšā? Uzmanīgi uzlīst tev virsū, kā apsaldēji. Neapsaldēji? Viss kārtībā, ja? Ļoti uzmanīgi, lai tev netrāp virsū. Vienkārši, ja kaut kas ne tā, tad būs traki. Kas notiek ar balonu? Nu, kas notiek? Nu, redz, kur lupatiņa mums veidojas. Bet tagad sanāk tā, ka ja mums iepriekš izplatās tā gāze, ja, tad tagad sanāk, augstumā mēs visi parasti saraujamies. Nu, reku, kas man no balona ir palicis. Ja? Ņemam šķēres rokās, griežam ārā. Un rekur, ko mēs varam iegūt? Riktīgi augsts, Johedi. Tiešām ļoti augsts. Un atkal? Sausais ledus. Ja, tad rekur mums ir tāds sausais ledus, kas tūlīt arī, galvenais, lai netrāp visu. Nē, uzmanīgi neliec klāt. Nāc, pie rokām neskries. Ja? Tas ir sausais ledus? Sausais ledus, bet pamēģināsim tavu izelpu sasaldēt, labi? Liekam iekšā. Tā. Nu, redz, tāpat. Ja tad mums kļūst ar vien mazāks. Paņemsim vēl slāpekli. Tas ir ļoti daudz, mēs uz šo slāpekli paņem. Nu, jā, protams. Tā. Lējam virsū. Mums ir jāpagaida. Un tagad velc virsū cindus. Tad mums iepriekšējā balonā mums bija šķidrums. Nē, vai cieta viela? Cieta. Un tagad man daļa izlija, bet redz, kur ir šķidrums. Tas nozīmē, mēs varam izelpu pataisīt šķidru, tāpēc, kad tur ir gan slāpeklis, gan skābeklis, gan ogļskābā gāze. Ja? Tad mēs izelpojam gaisu, nevis tīru ogļskābo gāzi pa degunu, bet mūsu plaušas, tad tās dod ārā Interesanti. Ogļskābo gāzi, bet es esmu sagatavojis tev pēdējo eksperimentu. Ielējam iekšā. Tā. Tad ielējam iekšā daudz slāpekļa. Paņemam glāzi ar karstu ūdeni. Un tagad gan pakāpies malā. Būs labi. Mēs ieliesim karstu ūdeni, sajauksim ar slāpekli un tad pastīsimies, kas tur notiks. Nu ko, gatavs? Jā. Tālāk. 3, 2, 1. Tas bija labs! Tas bija lieliski. Jā, tas bija. Tu nelien apkārt zem galda. Nāc augšā. Nāc augšā. Nu ko, sakam visiem atā. Nu ko, lai jums veicās, atā.